Sveicināti, draugi! 1. septembris nu ir klāt, un šo dienu es saucu par lielo medību sezonas atklāšanas dienu. Jo nu jau varam medīt alni, briedi, kaut kur Kurzemē jau buļļi ir padavuši balsi, un mēs jau ierastajā draugu lokā, ar ko parasti braucam medību ekspedīcijās, dodamies vairāku dienu piedzīvojumā, dzīvosim teltīs, kurināsim ugunskura, un tas viss notiks Vidzemē, kādā ļoti īpašā, vismaz priekš Elmāra, vietā ar nosaukumu Dūdu kalns. Priekš visiem mūsu draugiem būs gana izaicinoši apstākļi, jo pirmkārt jau Vidzeme ir raksturīga ar savām augšām un lejām. Vienmēr kaut kur aiz paugura sagaida tas pārsteigums, tā cerība, ko gan tur ieraudzīs. Otra interesantā lieta ir tas, ka mēs tomēr neviens neesam pazīstami ar šīm medību platībām. Tas nozīmē, sākumā mēs atbraucam, iekārtojamies, tad parasti pirmā diena, otrais rīts paiet izlūkošanā, tad ir lielā sapulce, ko katrs ir redzējis, un tad jau stratēģija, un tad jau paļaušanās uz Diānas dāsno roku un cerību, kā teikt, mājās aizvest kaut kādu garšīgu medījumu. Par visu to vairāk dienu garumā, raidījumā uz Meža takas, rudens medību sezonas atklāšanā. Es mazliet aizdomājos, draugs. Modern Nomad? Modern Nomad? Nice to meet you. Nice to meet you. Tāda satikšanās, var teikt, 200 metri no Dūdu kalna, ne? Jā. Kāda tā draugs sanāca? Ko? Es aizdomājos, kā lēnām ripoja, likās, ka nav jau tik slidens. Manuprāt, labāks sākums, kā saka latviešiem teiciens, izbraukt ar lietu no mājām. Tā arī mēs izbraucām, tagad mēs ar dubļiem iebraucam ekspedīcijā. Kas tad var būt labāks? Tad tas darās tā, zēni. Atraujam vaļā, paceļam numuru un valkam ārā. Viņķē, jā, pirmā reizītes šķēli Jānis garažā atnes vienkārši jaunu viņču, uzlikuši savu buferu virsū, viņš teica, amerikāns vienmēr dara amerikānim. Un te viņi ir. Tā. Es arī iedarbināšu savējo. Tas ir Dūdu kalns. No šejienes pavarās skats uz visām Vidzemes pusēm, tā saka saimnieks, kura pagaidām laikam nav. Bet ciemiņi sagaida ar alu, mūziku, galdiņu. Un tas loks, ko mēs te mocījām pirms nedēļas iekšā, 4. lūk, iebūvēts ar viskaistāko skatu pasaulē. Džeki laikam kaut kur jau izlūkos dodās. Un tas ir Krišāns, kurš ticis augšā. Sveiks, saimnieki! Čau! Saimnieki! Ieviņķojam tavu ciemiņu, kā teikt, augšā kalniņā. Kaspariņ. Čau. Jūs jau pirmajiem kadriem? Čau. Čau. Paul, kāds nosņēmis? Labs, izgājām aplīti tradicionālo. Ap kalnu, ja? Ap Dūdu kalnu. Jā. Saimnieks gan teica, ka tā mēs ejam nepareizi, bet vienalga. Virziens nav pareizais, ja? Gājām pa vējiem. Jā. Mēs zinām, ka Dūdu kalnā nekad nelīst. Vienmēr ir brieži un dubļi šodien. Krišāni izvilka ārā, tas bija tur. Vai ne? Jā. Medījams ir viens aļņu bullis,
kam galvā ir 4 un 4 vai vairāk. 5 un 4 ir vairāk, 4 un 4 ir ieskaitīts, teiksim, der, ja? 3 un 4 ir mazāk. Tā kā tas ir tāds, skatāmies, jo mums viņš ir viens, kā izdaram šāvienu paļņu bulli, čatā uzreiz dodam info. Tajā brīdī beidzam aļņu bulli, ja? Ir aļņu govis, dažas teļi, tas iet viss. Visur iznāk cūkas, ir vēl viena lieta, ka ļoti iespējams vilks varētu parādīties. Tā kā es ticu, ka mēs sēžam diezgan blīvi un diezgan daudz, kad nekāds brīnums vajag turēt acis savus vaļā un termiķus ieslēgtus. Man likās, ka tur ir ceļš, tev nav ceļš. Paradoks ir tāds, ka priekš filmēšanas mums lēnām sāk beigties gaismas stunda. Protams, turpināsim vēl medīt, bet līdz šim jau mūsu čatiņā, kā teikt, aktualitātes virmo, jau tika dzirdēts vilks gaudojam, jau ir nomedīts selektīvs stirnu azītis, kaut kur redzēja briežus ejam, sūta bildes, Kaspars ir atkal nofilmējis kaut ko foršu. Viņam nāk virsū ļoti labi. Tā kā priekš pirmā vakara, es domāju, līdz ar stundiņu pēc tumsas, tad jau viss savāksimies, apkoposim informāciju un no rīta tad izlūk gājiens, apskatīt vidzemes augšas un lejas. Pagaidām tā, turpinam vērot. Nu, kas mums šodienas rezultāti? Kur mums ir viens? Šodien mums ir Krišjānis ticis pie veiksmīga medījuma. Nu, redzēsim, ko pārējie būs. Bet kāds ziņas apmēram, jo čatiņš bija sarkans? Čatiņš bija sarkans, tur baterija, kam švakāks telefons, tur ātri tika no varbūt. Vilks gaudoja, bulles bauroja kaut kur. Jā. Jā, un vēl ir nomedīts vēl viens stirnāzīts. Jā, stirnāzīts Edvards. arī, jā, kuram mums bija jābrauc pakaļ. Jā. Pirmais vakars, ne? Tā kā, jā, pirmais vakars, es teiktu, ka ieskaitīts. Ieskaitīts, jā. Nu jā, dā. Laikam tā ir pirmā reize mūsu filmēšanas vēsturē, kad atbraukt ciemos uz medībām ir jāšķērso Ogres upe, kas pirmajā reizē izdevās, kad braucām iekārtoties, otrajā vairs neizdevās. Un interesantais, kad Liepkalne, kur mēs esam, jā? Jā. Nejaukti Liepkalniem. Jā, pļauj, maizi te necepam, Jā. mēs te medījam. Liepkalnē medīju veči. Pastāv par savām platībām, jo no manas skatu punkta unikālā šīs augšas lejas diezgan unikāla vieta. Jā, šim reģionam, apriņķim, apvidum ir raksturīgs tāds, izteikts tāds, ja tā var teikt, mikroreliefs, kurš, tā teikt, maina pieeja medībām un teiksim, medību procesu šad tad maina pozitīvā plāksnē, šad tad varbūt savādāk, kad dodies ieplānotā maršrutā un tev pēkšņi varbūt
pacelies kalnā un tev zvēri 20 metros, tā kā, kurus tu vispār nefiksēji. Tā kā ir kalni lejas un tas viss iet tādā diezgan lielā miksā, kas no vienas puses sarežģīja? Jā, sarežģīja, bet no otras puses, ja tu zini reliefu visu pārējo, izmantojot to kā palīgu sev. Šad tad sanāk, jā. Klausies, to šoreiz 10 ciemiņi no dažādām Latvijas pusēm. Elma uzaicināja, atklājot to savu Dūdu kalnu. Kā tu taisies nomenedžēt un kas te platībās, par ko mēs skatāmies? Skatāmies, kā reiz ir lielo pārnaģu atklāšana. Skatāmies tai skaitā, protams, lielie pārnaģi. Aktīvi šobrīd mums ir arī vilki objektā. Un principā, jā, šodien šī víkenda mērķis mums ir pārnaģi un arī, ja sanāk, vilki. Kaut kur Kurzemē, zinu, ka buļļi jau ir padavuši briežu buļļu balsi. Alnis arī jau, kur dzirdēts īdam, un vilki, protams. Jā, vilki īdi jau sen. Alnis šur tur uzīd, briežu buļļi kaut kur epizodiski, bet, teiksim, es teiktu, kad šonedēļ uz beigām, pēc dienām dažām jau koncerts varētu sākties, Brīvdabas koncerta zāle būs pilnās atvērta, jā. Pastāst par briežu populāciju, jo agrāk šai vietā, šai apkaimē briežu populācija nebija izteikta, ja? Tagad tas, ko mēs jau pirmā vakarā redzējām, es teiktu, ir labi. Jā, šeit briežu populācija iepriekš gadus 15-20 atpakaļ bija mežcūkas un aļņi pārsvarā. Pēdējo 11 gadu laikā ir meža cūkas, protams, ar mēra palīdzību arī nedaudz palikuši mazāk, un līdz ar ko briežu populācija ir diezgan ievērojami palielinājusies. Paši redzējāt vakarā uz gandrīz katra lauka ir lielāks vai mazāks skaits briežu. Un jā, principā briedi šobrīd jau kļūst par teiksim, pamat elementu. Par pamat sugu šeit. Labrīt, labais vīrs. 2. septembra rīts, aptuveni 5:30 no rīta. Kaut kādi plankumainās drēbēs slapstās riņķī, citi gatavo rīta tēju. Pēc vakardienas darbiņiem esam modušies un visi nepacietībā ieraudzīt kaut ko jaunu, beidzot Vidzemes šo te augstieni dienas gaismā. Dāvs mums ir izstrādājis ļoti skaistu plāniņu. LVM geokartas aplikācijā iezīmē maršrutu. Mēs ar Paulu dosimies tādā 7 km aplītī. Ideja ir papētīt pēdas, paskatīties akcentu zālni, paskatīties, kur viņš bijis, kas kokā, varbūt tās bišķi paklausīties no rīta, lai izveidot arī vakara plāniņu. Mēs sadalījāmies pāris komandās, pāris aplīšos, lielāka iespēja, vairāk informācijas, vējiņš ir kapitāls, iet pret vēju, tāpat laikā noteikti arī būs lietiņš, tā izskatās šodien, tā kā jautrības uz meža takas tikai sākās, es teiktu. Šeit vakar Elmārs redzēja briežu odiņu ar teļu, un pēc tam iznāca ārā neperspektīvs polis, pa ko arī šāva centās nomedīt, bet nesekmīgi. Tādēļ mēs ar Sandru atnācām, paskatīsimies, kas šeit notiek no rīta. Pastaigāsimies, paklausīsimies, varbūt pauris kaut kur sācies. Un skatīsimies pēc situācijas. Uz meža malu ar aci mēs pilnīgi neko neredzam. Bet paskatoties termā, mēs redzam, ka tur ir apmēram 250 metros stirna. Bet ņemot vērā, ka mēs ar aci neredzam, ejam tuvāk, pastīsimies, varbūt ir neperspektīvs ass. Nē, viņš iekā iekšā,
Bet mēs šeit droši varam pastāvēt, pagaidīt. Jo Jānis ar Pauli aizgāja rīta pastaigā. Tāvs uztaisīja maršrutu caur mežu kopā 7 kilometri. Mēs pastāvēsim šeit, jo šeit ir meža masīvs, no kura viņi nākot ārā. Un vējš mums ir labvēlīgs. Viņš pūš ļoti prom. Sācis kasīt, ne? Domā, ka pār. Te arī tā, ka izskatās, ne? Tā. Pirmā riesta bedre. Vidus mums izbējojies. Svaigi gulējis. Divas kaziņas, kazlēni tur bija. Mūsu virziens. Tā. Stabili. Nu, iekomentē mūsu rīta satikšanos. Ar kuilīti? Jā. Skaisti. Klasika. Austiņas ārā no zāles, no volandas, zogās. Un iznāk. Smuks. Bet jau mazliet pa tālu. Viņš arī bija savā kustībā. Diez vai no mums, viņš bija savā gaitā. Nē, viņš bija savā, jā. Tāds rīta draiskums. Jā. Un forši. Uzreiz asintiņu uzsita. Pastāvējām pusstundu un mums iznāca ārā kaza ar 2 kazlēniem. Tieši nāk uz mums, ne? Jā. Jo vējš ir no labās puses. Viņi mūs var tikai ieraudzīt, ja mēs veicam strauju kustību. Mamma iet smuki un mazie pieliec tikai klāt, ne? Jā, kā zaķēni. Bet, ja būs iespēja pievilkt tuvāk, tu ieraudzīs arī, kad garajā zālē viņam pašlaik tā galva izskatās kā zaķiem. Viss tā sausnīgs nedaudz kopā, pelēta krāsa. Aizgājies horizontu. Es domāju, ka viņi tā arī kaut kur nāks augšā. Mēs varam mierīgi stāvēt. Izlādēšu ieroci. Jā, mēģināsim maksimāli tuvu pielaist. Jā. Un tas ir arī tāds azartiņš mežā. Pat, ja tur nebedīja, ja tu redzi stirnu, āzi, valni. Pamēģini, cik tu var pieiet. Kaza mūs pamanīja, bet mēs neizbiedējām viņus. Un arī bija tas moments, ka stirna atiet un paķer tevi uz izbrīnu, pārbaudot. Strauji paskatās, tu esi apdraudējums, mums vai neesi. Un saprat, ka mēs neesam apdraudējums un turpina baroties un ganīties. Bet tālu neiet prom, bet atkāpās biekiņi. Bet tā ir klasisks stāsts, jā. Tas, ko tu stāstīji, es neatceros, vai es ierakstīju to pilno, jā. Kā viņas dara. Mēs izbaidījām tā bīstam atkāpjoties, vai ne? Jā, un bija tas stāsts. Aizskrien līdz meža malai un apstājās. Paskatās, atvadās un aiziet tālāk. Kādēļ apstājās? Man nav izskaidrojums.
Balanda. Augas ieaugušas starp balandām. Šeit arī cūkas dzīvoja. Un vispārējie. Tas nozīmē, ka šito nekad nenovāks, nenokuls, visticamāk, dēļ sliktiem laikapstākļiem viņi šitā te ir ieaugusi. Nu, droši vien, jā. Cūkai perfekti. Cūkai, jā. Nu, arī vispārējie, jā. Mums arī labs aizsaks. Jā. Latvijas kā tu izskaties. Tāds maskēšanās. Kā mažā. Vai ne? Un te visu laiku augšņas un leņas. Tas ir pārsteigums ik uz soļa. Mūsu rīts pasteigi lēnām tuvojās izskaņai. Patīkam arī atdzesē. Nav pārāk karsti. Ko tu saki pa vidzemes šīm te augstieniem, augšām leņām? Gleznaini. Vai ne? Jā. Tā pārsteiguma sajūta tā galvenā, kas ir, ka tu nezinies tā pampa, kas būs. Jā, katra ir cita pasaule. Jā, un tā ainava mainās. Tur mežiņš, tas griķīts, reku lauks, daudz grāvīšu. Labi. Tagad uz bāzi. Silta tēja. Tāds mūsu kemps. Kur vēl hamuku cienītāji. Daži, kuriem tikko piedzimuši mazi bērni. Čausuns. Sandris no rīta apgaitas. Un tā. Nu, Kaspar, stāsti. Tu nakšņoji? Es nakšņoju lauka vidū. Ar tādu domu, jā, mašīnā ar tādu domu, kad no rīta, lai nebūtu nekāda trokšņa, jo būtu jau tā kā Baura epicentrā. Jā. Bet neskatoties to, ka pamodies kaut kādos, gāju iekšā jau pēc 5, pilnīgā tumsiņā, bet uz lauka nekas nekur nebija, un arī laikapstākļi bija tādi, kad nu, jau nāca lietiņš jau tās tā kā. Un Bauris arī nebija. Ejot iekšā redzēju vienu stirnu un zaķi un viss. Nē, tas bija riktīgā krēslāva. Tad tev nesanāca? Man palīdzēja termobinoklis viņus pamanīt. Tā es viņus vispār nebūtu pamanījis. Bet izsteigājos ļoti labi, nezinu, kaut kādu šorīt, laikam, kaut 4 kilometri varēja būt. Tāds. Ar visiem kilogramiem pleci tagad ir tādi tā kā jau, nu, jūtami jau. jau, kā saka, Baura sākumā vajadzētu iesildīt plecus, lai to tehniku nesāt, jo mēneša beigās jau būs jau. Padoniņus tāds. Jā. Mēneša beigās jau tās skills būs uzdīts labs jau, ka nejūtīs to tehniku jau, bet nu pirmās dienas ir kā ir, jā.